draugi, šodien ir sestdiena, un šodien mēs dosimies uz vīra māsītes dzimšanas dienu, tāpēc es esmu bišķiņi sapucējusies, uzliku make-upu, uzvelku šo kleitu, un viņa ļoti patīk, viņa ir ļoti ērta, līdz parādīšu, kā izskatās visa augumā. Kopš es šodien pamodos, es vēl neesmu ēdus brokastis, tāpēc tagad izcepšu savu omletīti. Šodien man būs tādas vēlās brokastis, tagad ir 12:43 minūtes. Es vakar vienkārši ļoti vēlu aizgāju gulēt, tāpēc arī man šodien ļoti nāca miegs un es pamodos kaut kur tikai ap 10. Jā, un tad gāju mazgāties, gāju taisīties un tagad tikai brokastošu. Vīram ļoti nepatīk, kad putni apkakā mūsu mašīnu, un tad viņš vienkārši jebkurā brīdī var sākt viņu mazgāt. Galvenais ir laimīga un turies pie Dieva, un jā, Dievs par tevi parūpēsies. Šeit mēs atvadījāmies no Diānas, un tālāk jau devāmies mājās, iebraucām viršos, paņēmām kafiju, un šeit jau jūs varat redzēt nākamo dienu, kas ir svētdiena, tad mēs atbraucām uz draudzi, apmīļoju Džeimsiņu, pēc dievkalpojuma bija sadraudzība, mēs bišķiņu paēdām, un tad jau devāmies tālāk. Mēs braucam pie Esmeraldas. Kas Esmeraldai šodien ir par svētkiem? Esmeralda šodien atver savu salonu barbershop. Ilgi meklēju tādu santā. Kroči, klausies, kas par dziesmu tur skan. Paldies! Labdien! Čau! Es tās ļoti karšīs kalts. Filmēja blogerins. Pirmām kārtām man ir vispār ļoti liels uztraukums, jo kaut ko tādu es vispār organizēju pirmo reizi, un es esmu tiešām ārkārtīgi priecīga to, ka jūs visi esat atbraukuši, ka jūs esat šeit, un tas man nozīmē ļoti, ļoti daudz. Es vienmēr esmu dzīvojis ar tādu domu, ka man gribās kaut ko savu, es negribēju iet uz darbu, kurš man, pieņemsim, nepatīk, vai kad ir dzirdēts, kad jāceļās no rīta uz darbu, un negribās to darīt. Un laikam ejot, es sapratu, ka šis bārbers, tā teikt, griezumi, tas viss, ka tas ir tāds, kas man tiešām ļoti, ļoti patīk. Tad nu mēs esam, es saku mēs esam to panākuši, jo jūs man esat vienkārši ārkārtīgi liels atbalsts. Mana mamma. Liekas, mamma ir vienkārši vienalga, ko es izdomāšu, vienalga, kādus ceļu iešu, un vienmēr man ir teikusi, ej, lai tu dabūni savus punus. Un puni ir bijuši tiešām daudz, bet viņa vienmēr ir man tā kā cieši apskāvusi un vienmēr bijusi ar mani. Tālāk viennozīmīgi ir Atis, tiešām, kuru es gribu ļoti arī uzslavēt, kurš ir tiešām ārkārtīgi daudz man palīdzējis pirmkārt ar visām iekārtām, ar visām šīm darba virsmām, ar visu skaisto, ko jūs šeit redzat. Atis ir ielis ļoti daudz savu darbu, savu laiku un savu pacietību, jo ar mani sastrādāties nav viegli. Daniela, pasaki vienu novēlējumu Esmeraldai. Es novēlu, lai viņas brands kļūtu ļoti, ļoti atpazīstams un kļūtu kā McDonald's, ka jebkurš zinātu, kas tas ir. Oh, jā, es arī novēlu to pašu. Barbershops ir atvērts!
viss izdodās, un lai tev vienmēr labs garastāvs, ka te uz darbu. Pasaka vienu novēlējumu Esmeraldei šajā dienā. Lai viss plaukst, un lai ir daudz klientu, daudz naudas, un lai ir vēl tādu ļoti daudz barbershopu, jo tas ir tikai sākums, un būs vēl ļoti daudz iepriekš tā foršu barbershopu, es ceru. Tik neforši sanāca, jo man Esmeraldas barbershopā izlādējās gan telefons, gan GoPro, tāpēc es nevarēju tā forši nobeigt šo video, bet, nu jā, nobeigšu vienkārši ar šo, pateikšu jums paldies, ka jūs skatījāties. Noteikti arī abonē manu YouTube kanālu un tiekamies manā nākamajā video. Atā!